Laikam, iesākšu ar tādiem vārdiem: esiet sveicināti mūžīgie studenti. Jo es saprotu, ka tie, kur esat atnākuši šeit paklausīties lekciju, ka jums interesē daudzas lietas, un jūs gribat arī gan ticības pieredzi, gan arī daudz citas lietas izzināt vairāk. Un tāpēc, kā jau šeit priesteris Modris teica, ka šī mūsu tikšanās saistīta arī ar mūsu augstskolu Rarzi, kur ir Laterāna universitātes filiāle. Es arī esmu tur pasniedzu dogmatiskās teoloģijas pastorālos aspektus. Dogmātika ir ļoti interesanta un sevišķi ar tādu ievirzi kā pastorāli praktiski pielietot šo dogmātiku. Bet arī pasniedzu arī marioloģiju. Tā ir vesela mācība par Mariju, tās ir veselas 15 lekcijas, laikam 16, kur mēs iepazīstam Mariju kā cerības māti, gan svētajos rakstos, gan baznīcas tradīcijā, gan baznīcas mācībā, gan dogmās, gan baznīcas pieredzē. Ja, ka ļoti daudz arī tādu interesantu lietu, kuras mēs varam arī izzināt. Un ir mūža izglītība, uz ko arī aicinām, ja kāds grib mūžam izglītoties, tad arī var pieteikties un gadu var mācīties arī mūža izglītībā. Tā, šodien mēs runāsim par cerības ceļu. Ļoti tāds netipisks nosaukums – cerības ceļš. Ja, kad vispirms pie šiem visiem termiņiem, ja, kad runājam par ceļu. Ceļš, kā tāds franču filosofs Gabriels Marcels teica, ka nosauca cilvēku homo viator. Homo viator – cilvēks, kas ir ceļā. Un šis vārds ceļš vienmēr ir bijis ļoti svarīgs kristietībā. Jēzus, ko par sevi saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Tad pirmais Jēzus saka, es esmu ceļš. Pēc tam apostuļu darbu grāmatā mēs lasām par to, ka kristiešus uzskatīja, ka viņi ir cilvēki ceļā, ka ticība tas ir ceļš. Šis apzīmējums ceļš ir ļoti svarīgs. Kāpēc? Tāpēc, ka ceļā nedrīkst stāvēt uz vietas. Ja, ka vajag iet uz priekšu. Var atpūsties, tie, kas svētceļojumā gājām, tur nakšņo, ja kaut kur apstājās, atpūšās, pēd ar jauniem spēkiem, nākušajā dienā ceļās, dodās ceļā tālāk. Ja, ka ceļš ir tam dēļ, lai mēs nestāvētu uz vietas, bet lai mēs dotos uz priekšu. Šeit ir ļoti svarīgi, man vienmēr ir tas ceļš, ka mēs dzīvē mācamies. Ja, ka man tas vienmēr dod tādu arī cerību un arī kaut kādu gandarību, mierinājumu, ka nevienmēr mums sanāk, teiksim, uzticēties Dievam. Bet tā uzticēšanās, tas ir ceļš. Mēs mācamies, visu dzīvi mācamies uzticēties Dievam. Un ir brīži, kad mums ir vieglāk uzticēties, jo visu dzīvē var būt labi. Pēc tam pēkšņi cilvēks saslimst, vai notiek kaut kādas traģēdijas ģimenē, un tad uzticēties Dievam ir ļoti grūti. Bet arī tas ir tikai kaut kāds posms, ja, kad būt ceļā. Brīžiem būs vieglāk, brīžiem būs grūtāk, ja, bet neapstāties uz vietas, doties tālāk. Un vēl ceļā, kas ir svarīgi, kad ceļš parāda to, ka vienmēr var iet tālāk, dziļāk, augstāk, platāk. Ja? Kad arī mūsu dzīvē, jebkurā sfērā, mēs varam arī attīstīties. Un tu esi kaut ko sasniedzis, ja? Bet šī ceļa doma saka, ka bet tas nav gals. Ar to viss neapstājas. Dodies tālāk. Tu esi kaut ko sasniedzis, esi iegūjis kaut kādas zināšanas, dodies tālāk. Ja? Vēl, tu vari vēl iepazīt. Un tas ir tas vārds ceļš, lai mēs labi arī saprastu šo vārdu ceļš. Un gribēju arī jums pajautāt, kā jūs domājat, no kurienes cilvēkā ir tas, ka cilvēks visu laiku ir ceļā? Kāpēc cilvēks ir ceļā, viņam jābūt ceļā? No kurienes tas nāk? Kāpēc tā ir? Un atbildi mēs rodam svētajos rakstos. Jo Dievs cilvēku ir radījis pēc sava attēla un līdzības. Un šeit tiek izmantoti divi vārdi – attēls. Attēls tas nozīmē, ka šis vārds attēls nozīmē kaut ko statisku. Ka mēs katrs cilvēks, vienalga kāda ir ādas krāsa, kur cilvēks pasaulē ir dzīvis, viņš nes sevi Dieva attēlu.
Šis Dieva attēls saistās ar to, ka Dievs mūs apveltījis ar prātu, ar gribu, ar brīvību izvēlēties, ar spēju mīlēt. Ja, ka cilvēkam pienākas no šī fakta, ka cilvēks ir Dieva radīts, ja, tāpēc viņa dzīve no pieņemšanas līdz nāves brīdim ir svētā. Ja, cilvēks ir personība, vienreizējs un neatkārtojams. Tas nozīmē, ka šī lieta ir tāda statiska, viņa ir nemainīga. Un katram cilvēkam pienākas cieņa. Ja, no tā fakta, ka cilvēks ir Dieva radīts pēc Dieva attēla. Katrā cilvēkā ir šis Dieva attēls. Bet vārds līdzība, ja, šis vārds ir dinamisks. Līdzīgs tu vari būt vairāk līdzīgs vai mazāks līdzīgs. Ja, tu vari būt vairāk līdzīgs saviem vecākiem vai mazāk būt līdzīgs. Viens tāds labs varbūt tāds gadījums, kas labi atspoguļo šo vārdu līdzība, būt līdzīgam vai nē. Par kādu misionāru stāsts ir, kurš brauca vilcienā, bija Āfrikā, misijā, un viņš lasīja svētos rakstus, un viņam no svētiem rakstiem izkrita divmātes svētbildība, un nokrita. Viņš nepamanīja. Ja, un tas cilvēks, kas sēdēja pretī, paceļ šo bildīti, paskatās uz viņu un saka, kas ir šī skaistā sieviete? Un šis misionārs saka, tā ir mana māte. Viņš tā skatās uz viņu un uz šo cilvēku un saka, ziniet, bet jūs nemaz neesat viņai līdzīgs. Viņš saka, nu redziet, tas ir mans dzīves uzdevums, lai censties būt līdzīgākam Marijai, ja, debesu mātei. Ja, bet jūs neesat līdzīgs, bet es varu censties būt līdzīgāks. Un tāpēc šis vārds līdzība, viņš saistās ar to, ka mēs varam būt līdzīgāki Dievam, bet arī varam no Dieva attālināties, ja, nebūt līdzīgāki Dievam. Un ka šis vārds, viņš ir dinamisks. Ja šis vārds attēls, tas ir statisks, tad vārds līdzība ir dinamisks. Un tāpēc Bībele mums saka, ka cilvēks tika radīts pēc Dieva attēla un līdzības. Tas nozīmē, ka jau pašā radīšanā, Dievs radot, ir ielicis cilvēkā šo tiekšanos uz priekšu, ka cilvēks nevar stāvēt uz vietas, ja? Ka cilvēkam jādodas uz priekšu. Es domāju, ka šīs lietas arī svarīgi ir saprast, lai mēs arī varētu arī tālāk runāt par šo vārdu cerība. Ja, tad šis ceļš, ja, cerības ceļš, iesāku ar otro vārdu, ja, ceļš, tas nozīmē šī norādošo dinamiku, kas ir ierakstīta cilvēka dabā. Ja, kad cilvēks ir apstājies, patiesībā mēs nevaram apstāties nekādās, teiksim, lietās, ja, ne intelektuālā lietā, ne garīgā, ne tādā emocionālā, ka cilvēkam, vai nu cilvēks attīstās, iet uz priekšu, vai nu uz līdlējā, nevar stāvēt uz vietas. Tas ļoti labi varbūt redzams ir attiecībās. Es jums tādu varbūt tādu kā jogu pastāstīšu. Ziniet, ja, kad jauns pāris apprecās un parasti kāzās ir tāda lieta, kad nozog sievu. Nozog, ja? Nu, ziniet, kāzās tā, grib nozagt. Citi saka līgavo, bet viņi jau ar sievu, baznīcā ir salolojušies, jo viņi ir kļuvuši par vīru un sievu, ja? Bet parasti tajā ballītē tur līdz pusnaktī grib nozagt šo sievu. Un tad, ja nozog, ko dara vīrs? Viņš ir gatavs samaksāt, ja, lai sievu dabūtu atpakaļ. Un tagad saka tā, bet ja tas pats notiek pēc 10 gadiem, un kāds nozog tev sievu, tad ko dara vīrs? Viņš ir gatavs piemaksāt, lai viņa neatgrieztos. Es atvainojos sievietes, ja, bet tas joks, tas jau tā, tas nenozīmē, ka kaut kas slikts ir jūsos, tas nozīmē, ka šajās attiecībās kaut kas nav kārtībā. Problēma ir vīrietim, kurš tā grib darīt, ja, ne jau sievietē. Bet tas ir, teiksim, tāds joks, bet kurš arī parāda, ka šo 10 gadu laikā tas nozīmē, ka attiecības viņam nav uzlabojušas, nav kļuvušas labākas, bet tieši otrādāk sliktākas. Un runājot par cerību, ja, tad, kā cilvēki saprot vārdu cerība? Pasaulē tiek teikts, ka cerība ir muļķa mierinājums. Esat tajā laikā tādu dzirdējuši. Nu, ja cerība balstās tikai uz vārdiem, ja, kad bieži cilvēki to saprot, ka viss būs labi, ja, neuztraucies, viss būs labi. Varbūt šie vārdi būs tiešām muļķa mierinājums, jo cerība tie nav vārdi, tas ir dievišķs tikums. Dievišķs tikums.
Un tas nozīmē, ka cerība tas nav kaut kas, bet cerība ir kāds. Cerība mūsu balstās uz Dievu, uz kādu. Cerība ir dievišķs likums. Kāpēc saka dievišķs likums? Jo mēs viņu saņemam no Dieva. Cerību, ticību un mīlestību. Tie ir 3 dievišķie likumi, kuri mums palīdz balstīt savu dzīvi Dievā. Un mēs nebalstāmies tikai tādos vārdos, ka viss būs labi. Ja, ir kaut kādas problēmas, neuztraucies, viss būs labi. Tie ir vārdi, un tas tiešām var būt muļķa viedinājums. Bet mums, kā ticīgiem cilvēkiem, cerība balstās, ka mēs balstāmies uz Dievu. Arī pats vārds ticība, ebreju vārds emunah, nozīmē balstīties uz stipra pamata. Tāpēc arī Jēzus saka, ka šajā salīdzinājumā par māju celtniecību. Saka, ja jūs ceļat māju, tad celiet māju uz klints, uz akmens. Neceliet māju uz smiltīm, jo vētras būs vienā un otrā gadījumā. Tikai šī māja, kas būs celta uz klints, viņa nesabruks. Būs vētras, būs pārbaudījumi, bet viņa nesabruks. Bet māja celta uz smiltīm, viņa sabruks. Ja, un tāpēc arī šī cerība nav balstīta uz smiltīm, mājas celtniecību uz smiltīm, uz tādiem tikai vārdiem, bet ka tiešām mēs cerību balstām Dievā. Un katehisms mums arī saka, ka cerība ir tikums, ar kuru mēs ilgojamies un gaidām no Dieva mūžīgo dzīvi un žēlastību, kas vajadzīga, lai to sasniegtu, paļaujoties uz viņa solījumiem. Tas ir citāts no katehisma 1817. numurs, ja kāds grib ieskatīties. Bet šeit tiek tieši runāts, ka mēs uzticamies Dieva apsolījumiem, ka Dievs mums apsola, un mēs uzticamies Dievam, jo to, ko apsolīja, tas, kas apsolīja, tas ir Dievs. Mēs varam kā piemēru paņemt Abrahamu. Ja? Kad Abrahams, viņš bija gados vecs, viņam bija Bībele saka 75 gadi. Labi, tur mēs neiedziļināmies gadu, jo gadus kā šodien skaitām mēs tagad tā skaitām. Ja? Kādreiz tā gadus neskaitīja, tur cits bija rēķins gadiem, pēc viņu mērījuma Abraham bija 75 gadi. Un Dievs viņam apsola, ja? Viņš bija elgdienis, viņš pielūdza elgus, bet Dievs viņam apsola, ka Abraham, ja tu sekosi man, es tev došu to, pēc kā tava sirds ilgojas. Es tev došu pēcnācējus, ne tikai vienu pēcnācēju, es tev došu pēcnācējus tik daudz kā zvaigznes debesīs un kā smiltis jūras malā. Un es tev došu zemi. Pēc tā laika tiem kritērijiem bija tā, ka ja tev nav savas zemes un tev nav pēcnācēja, tad tava dzīve ir nodzīvota veltīgi. Bet Dievs viņam visu apsola, ka viņam ir 75 gadi. Un tad viņš seko Dievam, Dievs viņu ved uz to zemi, uz Kanānas zemi, ja, kur viņš pat nezināja, uz kuriem jāiet, bet Dievs viņu vadīja uz to zemi. Viņš aizgāja un to zemi saņēma. Bet ar tēlu bija savādāk. Dievs vilcinājās. 25 gadus viņam bija vēl jāgaida. Viņam jau bija 75, Izāks piedzima 100 gados. Un kāpēc? Tāpēc, ka Dievs viņu veda šajā ceļā un mācīja Abrahamu neskatīties uz sevi, uz savu vājumu, bet uzticēties Dievu, cerēt uz Dievu, salikt visu savu ticību, cerību, mīlestību Dievā. Un piepildījās apsolījumi, kas viņam tika apsolīts. Viņš to nesaprata, kā tas var notikt, jo cilvēciski tas nav iespējams. Viņš zināja vienu, ja Dievs to ir apsolījis, Dievs to izpildīs. Tas pats arī jaunajā derībā, šis ticības paraugs ir Marija. Marija arī nesaprata, ko nozīmē būt par Dieva māti. Un kā viņa jauna meitene pēc tiem bibliskiem skaidrojumiem Marijai aptuveni varēja būt 14 gadi. Un kur tik jauna meitene, kur viņa var saprast, ko nozīmē būt par Dieva māti? Kā es varu būt Dieva māti? Ir Dievs, varenais un es cilvēks. Un kā es varu būt par Dieva māti? Marija nesaprot to lietu. Viņa jautā par eņģeli, kā tas var notikt. Bet Dievs jau nejautā, lai tu saprastu. Bet Dievs tikai saka, vai tu tam piekrīti, vai tu dod savu piekrišanu. Un Marija teica, fiat, lai man notiek. Piekrita, deva savu piekrišanu. Un Dievs to visu paveica viņa, ne jau viņa pati. Jo Dievs arī mums, ja kaut ko apsola, viņš jau neprasa, lai tu pats to visu izpēr. Dievs tev apsola, bet ka būs ar tevi, ka neatstās tevi. Kā tas notiks? Jā? Iesim savu dažādām dzīves grūtībām, bet
Dievs apsolīja, ka tu nebūsi viens, es būšu vienmēr ar tevi. Lai Dievs apsola, tad viņš piepildīs šo apsolījumu. Kad šī cerība, tā ir balstīšanās tieši Dievā. Un vēl gribēju tādu pieminēt franču teologu, domātāju Šardu Pekī. Viņam ļoti interesanti ir teicieni par ticību, cerību un mīlestību. Viņš saka, ka cerība nekad nenāk viena, ka vienmēr viņas ir kā trīs māsas. Ja? Ir ticība, cerība un mīlestība. Un viņš interesanti tā saka, salīdzinot, lai mēs saprastu, cik liela nozīme ir cerība. Viņš saka tā, ticība ir kā katedrāle, mīlestība ir kā slimnīca, bet šīs abas divas bez cerības būtu tikai kapsētas. Ja, kad ticība un mīlestība bez cerības būtu tikai kapsēta. Ja, bet viņš vienkārši ar to salīdzinājumu, ja, ka ticība ir katedrāle, mīlestība ir slimnīca, bet šīs abas divas bez vienas būtu kapsētas. Nebūtu viņam jēgas. Un vēl citā piemērā viņš saka, ka šī cerība ir kā jaunākā māsa ticībai un mīlestībai. Un ka viņa iet pa vidu, ja, un ticība un tādas vecākas māsas, ja, viņas velkās aizmugurē, mīlestība un ticība. Un cerība, tā kā māsa, ja, liek viņai, ejam uz priekšu, ja, velk uz priekšu, ja, doties uz priekšu. Un cerība saistās ar to, ka mēs dodamies uz priekšu, ka mēs nestāvam uz vietas. Ja, tāpēc ļoti svarīga mūsu dzīvē ir cerība. Un tagad mēs runāsim tālāk par to, kur meklēt cerību, bet es palūkšu muzikālo pauzi. Ja? Dzīve ir svētceļojums. Tikko dzirdējām šos vārdus un turpinājumā parunāsim par to, kur meklēt cerību, kā šo cerību attīstīt sevi. Bet iesākot, vispirms gribēju vēl pateikt par to, ka Bībele mums saka, ka Dievs cilvēku nav radījis vientulībai. Tā arī ļoti svarīgi ir sadzirdēt, ka nav tāda vientulības aicinājuma, teiksim, pasaulē, vai, ja, ka Dievs nav cilvēku radījis vientulībai. Un jautājums ir, bet kāpēc Dievs cilvēku ir radījis, zina? Šis vārds pretstats vientulībai ir attiecības. Dievs cilvēku ir radījis attiecībām. Un mūsu dzīvē ir svarīgas trija veida attiecības. Manas attiecības ar Dievu, es un Dievs, manas attiecības ar tuvāko, es un tu. Un trešā veida attiecības ir attiecības es un es. Ja, pareizi attieksme pret sevi. Bet pirmais ir šī attiecības ar Dievu. Otrais Vatikāna koncils vienā no saviem dokumentiem pateica tādu ļoti īsu, bet ģeniālu atziņu. Radība bez radītāja iznīkst. Citiem vārdiem sakot, cilvēks bez Dieva iznīkst, aiziet bojā. Un katram cilvēkam ir ļoti svarīgas šīs attiecības ar Dievu. Un kādā veidā mēs varam mācīties cerēt un kur šo cerību arī smelt attiecībās ar Dievu. Un apustuļu darbu grāmatā 2.42 pants, 2. nodaļa, 42. pants, tur ir teikti, ka pirmās kopienas viņas pastāvēja Dieva vārdā, lūgšanā, maizes laušanā, sakramentos un sadraudzībā. Ir 4 šīs arī tādas svarīgas lietas, kurās mēs varam meklēt cerību. Pirmkārt, meklēt cerību Dieva vārdā. Un tas ir šis aicinājums arī mums, kas ir vienmēr aktuāls arī mums baznīcā, jo arī nekādreiz, bet pirms 2 dienām vadot misiju arī runāja par to, ka kāpēc cilvēki aiziet no katoļu baznīcas, tieši tāpēc, ka mūsu baznīcā bieži Dieva vārds nav nolikts centrā, ka mēs katoļi nezinām Dieva vārdu. Tāds piemērs bija viens pāris, kurš gatavojās laulībām mūsu draudzē. Viņš bija katolis, kurš ir pabeidzis svētdienas skolu,
kurš ir pie pirmās komunijas pievests, ir iestiprināšanas sakramentu arī saņēmis. Ja? Tad šie 3 iniciācijas sakramenti cilvēki ir saņemti, un viņa līgava bija baptiste, no baptistu draudzes. Un kad mēs kopā gatavojam viņus laulībām, uzdodu jautājumus. To jautāju par laulības dzīvi, kādam jābūt attiecībām, kāds ir galvenais, teiksim, vīra uzdevums attiecībā pret sievu, sievas uzdevums attiecībā pret vīru. Un tad katolis klusē neko nezina. Baptistē ar citātiem no svētajiem rakstiem man visu tā kā reizrēķinu. Tur Efeziešiem 5. nodaļa 22. pants ir teikts tas un tas vīri mīlēt savas sievas. Turpat arī tālāk ir teikts sievas, esiet padevīgas saviem vīriem. Visu ar citātiem